Neapstrādāta skaņa, ekstrēma enerģija un pilnīga brīvība. Tāds ir festivāls Monkey Pride, kas jau 6. gadu Jēkabpils novada Vandānos pulcē alternatīvās un smagās mūzikas cienītājus no Latvijas un ārvalstīm. Latvijas festivāli, kas vispār notiekās, tie ir tikai uz komerciju bāzē. Mēs gribam to, lai cilvēki izbauda atkal to pašu atmosfēru, ka tā ir brīva un nepielausta, nepiespiesta. Festivāls aizsācies pavisam vienkārši, kā Kristapa Ancāna dzimšanas dienas svinības vecmammas īpašumā, uz kurām viņš uzaicināja 2 grupas. 6 gadu laikā pasākums izaudzis līdz aptuveni 40 grupu programmai, bet mūziķu interese ir daudz lielāka. Šogad organizatori saņēmuši aptuveni 550 pieteikumu no visas pasaules. Viņi vienkārši grib atbraukt šeit, izbaudīt to laiku un uzspēlēt. Viņi uzskata šādas vietas par kaut kā eksotiku, teiksim tā. Jo nevienam nepatīk vairs betons un grants zem kājām. Viņi grib to zaļumu izbaudīt. Viņiem gribās to brīvo dabu. Itālijā ir grūti atrast kaut ko šādu. Festivālus, kas dod iespēju uzstāties mazākām un alternatīvām grupām. Šogad uz festivāla skatuves kāpja gan pašmāju mūziķi, apvienība Rītas Tienis un Oranžās brīvdienas, gan Bieber Fever no Kanādas un Vācijas grupa Extrementory Grindfuckers. Organizatori cenšas atgriezt apritē arī senākas Latvijas grupas. Uzstājas reti koncertējošais Asutas Dampis, tāpat uz skatuves atgriežas Sakta. Rīkotāji uzsver, Latvijā otra šāda festivāla nav. Cilvēki nevar apņemties vairs, lai tos uztaisītu vienkārši. Viņi visi domā, ka... Pavel, man liekas, ka cilvēkiem vienkārši ir bailes kaut ko apņemties. Ja tu neko nedarīsi, tad tu arī neko nesasniegsi. Nevajag žēloties, vajag darīt. Pērn festivāls pulcēja vairākus 100 apmeklētāju. Pasākumā satiekas visdažādāko profesiju un paudžu cilvēki. Priekš manis tas ir kaut kāds tāds ļoti īpašs festivāls, var sastapt dažādu ekstremālu mūziku un novirzienu. Es esmu metāla kultūrā no 13 gadiem, tā sajūta, kas to rada priekšā, tā kā tu jūti to no sirds. Monkey Pride šogad norisinās 3 dienas, piepildot lauku viencētu ar smago un alternatīvo mūziku, brīvu atmosfēru un viesiem no dažādām pasaules valstīm. Taču to, vai festivāls Vandānos atgriezīsies arī nākamgad, organizatori pagaidām vēl neatklāja. Kā te Katrīna Strode, Rihards Saliņš, Vidusdaugavas televīzija.